Cienījamā Jurkānas kundze, cienījamie draugi un kolēģi, skolotāji, cienījamie lektori šodien, kas piedalīsies sarunā. Eiropas kultūras mantojuma dienas Turaidā ir atzīmētas katru gadu. Un šogad, tā kā mums ir ļoti svarīgi piesaistīt muzejam arī jauniešus, bērnus un jauniešus, mums ir ļoti svarīgi uzklausīt skolotāju viedokli, kā tas būtu izdarāms, lai muzejs būtu pieejams un interesants šai svarīgajai mērķa auditorijai. Tādēļ šogad tā tēma mums ir Turaidas muzeja rezervāts, atvērta un pieejama kultūra telpa mācībām un jaunradei. Sevišķi tāpēc, ka muzeja rezervāts nepārtraukti ir attīstībā, jo kā citādi mūsdienās ir jābūt ļoti elastīgiem, ar prasmi, kā Spīdola to norādīja un teica, visu laiku ir jāprot mainīties, pārvērsties, pilnveidoties. Un ir arī apgūta jauna teritorija, meža parks, kurā notiek ļoti skaisti pasākumi. Pagājušajā sestdienā mēs pulcējāmies Ozolu dienā, un mēs vēlamies arī iepazīstināt ar šīm jaunajām vietām, lai jūs saprastu, ka uz šejieni noteikti skolēnus vajag atvest. Bet Turaidas muzeja rezervāts tā nav tikai Turaidas pils vai meža parks. Turaidas muzeja rezervāts ir kaut kas vairāk. Mēs domājam par krājumu, kurā ir vairāk nekā 96 000 vienību priekšmetu dažādu. Mēs domājam par Dainu kalnu, kurš glabā atmiņu par latviešu tautas dzīves ziņu. Mēs runājam par mūžu, mēs, protams, runājam neaizmirstam par pili. Tātad mēs stāstām par 1000 gadu vēsturi šeit, Turaidā. Un ikvienam ir iespēja nākt uz muzeju, lai stiprinātos un gūtu iedvesmu, un mēs esam tie starpnieki. Muzejs, zinātnieki, pētnieki, bibliotēka, skolotāji, un kā mums veicināt labāku sadarbību, par to mēs šodien arī runāsim. Jo es ticu tam, ka muzejs ir ne tikai pagātnes liecības, bet ka tas ir ļoti svarīgs resurss nākotnē. Bez bērniem nekur. Un iepazīstināšu ar mūsu šīs dienas lektoriem vai draugiem, muzeja draugiem, klīniskā un veselības psiholoģija zinātņu doktora Diāna Zande. Un kāpēc mēs arī šodien aicinājām Diānu piedalīties diskusijā? Jo Diāna ir izstrādājusi ieteikumus jaunu veidojamajai ekspozīcijai Meža parkā. Kādai vajadzētu būt šai ekspozīcijai, lai tajā būtu vairāk iespēju bērniem un jauniešiem, lai nāk ģimenes ar bērniem. Pareizi, Diāna? Apmēram. Jā. Diāna varēs izstāstīt pati sīkāk. Siguldas novada bibliotēkas direktora vietniece Iveta Hamčanovska. Un viņai asistēs no zāles arī informācijas speciāliste, kas ir vairāk arī par novadpētniecības jautājumiem, Ieva Kokorēviča. Siguldas pilsētas vidusskolas inženierzinību skolotājs, Jaunradas centra prototipēšanas pulciņa skolotājs Pēteris Kaļva un Siguldas tehnoloģija izglītības centra direktors, Siguldas pilsētas vidusskolas fizikas un robotikas skolotājs, Jaunradas centra programmēšanas pulciņa vadītājs Edgars Bajeruns. Bet pirms mēs sākam ar jautājumiem cienījamiem lektoriem, es vēl gribēju palapoties mazliet ar statistiku, ka Turaidas muzeja rezervāts pat labam jau piedāvā 8 izglītības programmas, kuras ir iekļautas arī Latvijas kultūra izglītības programmā Latvijas skolas soma. Un tā statistika ir tāda, ka 2023. gadā ir notikusi 341 programma, un kopā šīs programmas ir apmeklējuši gandrīz 8000 bērnu jauniešu, 7710
es nemeloju, ja, apliecinās. Un šis gads vēl turpinās, bet rādītāji jau ir tādi, ka 1. un 2. ceturksnī jau tas rādītājs ir jau palielinājies. Tātad interese nezūd, viņa palielinās, un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Ķersimies klāt sarunai. Diāna, jūs šogad izstrādājāt šos ieteikumus Meža parka ekspozīcijas veidošanai. Un, protams, ka noteikti apmeklējāt ne tikai Meža parku, bet bijāt biežāk Turaidā, ielūkojoties arī citās ekspozīcijās. Un, protams, ka bērnu interese dažādos vecuma posmos ir dažāda. Kas mums būtu, jūsuprāt, jādara? Kas būtu jādara tagad muzeja darbiniekiem, strādājot pie šīs jaunās ekspozīcijas, lai bērnu un jauniešu interese būtu liela, lai mēs spētu viņus ieinteresēt, sajust, uzzināt, izpētīt, brīnīties un arī kaut ko iemācīties? Jā, šodien līst lietas, un es vīram teicu, ka pirmo reizi, kad es braucu par Meža parku runāt, aizlija, tā kārtīgi aizlija. Otrajā reizē lija vēl trakāk, bet es atbraucu, un mēs staigājam pa Pieliju šo taku, un šodien atkal līst, bet tie, kam patīk izzināt, es domāju, uzvelk gumijniekus un dodas, vai ne? Un man šķiet, ka jūs esat tā publika, kas ir tie, kas uzvelk tos gumijniekus, iet paši un velk līdzi sev citus bērnus. Un ar šo droši vien es gribētu arī sākt. Man ir tik dīvaini sēdēt šādā uzrunā. Bet pirmais droši vien ir tas, vai jums pašiem deg sirdis uzzināt. Ja? Man šķiet, ka muzejnieki ir tādi pētnieki, kam patīk urķēties un līdz dziļāk un vairāk un tā tālāk. Bet tātad šo vien ir par maz. Tas, ka mums, tiem pieaugušiem, patīk izpētīt, sajust, izzināt, pieredzēt, nav tas pats, kas dabūt sev līdzi kādu. Un tātad es domāju, ka tas attiec arī uz skolotājiem. Ir ļoti svarīgi attīstīt sevī šo bērna aizrautību, šo prieku. Katru reizi es tajā ekspozīcijā eju pats kā bērns. Tas nenozīmē, ka kļūstot jaunākam, bet paņemot to dedzību, ja, un tas man šķiet ir tas, par ko tiešām muzejam ir ļoti jādomā, kas ir tie cilvēki, kas ved bērnus par šo ekspozīciju. Un te nav stāsts par gadiem, bet kaut gan vispār jāteic, ka tīņiem sevišķi labāk patīk viņa vecuma cilvēki, kas viņiem stāst. Tātad viena no lietām varbūt ir tas, ka domāt par to, kā dabūt programmu jaunietis jaunietim, piemēram, ja, kur stāsta viņa vecuma cilvēki, jo šis ir skaidrs, ka tas strādā. Tātad līdzīgais, jo, ziniet, pat mēs esam pilnīgi veci priekš viņiem, vai ne? Jūs taču to zināt. Tad tas ir tas viens. Otrs, protams, mums ir aptuveni tomēr jāsaprot, kas tad ir vecuma posma iezīmes, un tas tad tur tajā manā raksta galā bija apmēram saprast, kā varbūt tas 4-gadnieks, cik viņš spēja noturēt uzmanību, un kas ir viņam tā informācijas uztver vieglākā. Un varbūt kas, ko var jau tāds 10-12 gadnieks. Tātad saprast, ar ko mēs strādājam. Un pieņemt to, ka bērni ir izaicinoša auditorija. Un par to nesūdzēties. Kādi viņi tagad ir, jā? Nu tādi viņi tagad ir. Pieņemt to, ka tie bērni, kas nāk, viņi būs ļoti dažādi. Un mūsu uzdevums ir meklēt to veidu, kā uzrunāt pēc iespējas katru no viņiem. Vārdus pajautāt. Nu, protams, ja jums ir 30 bērni, skaidrs, ka jūs neatcerēsieties. Bet ja ir 5 bērni vai kaut kas, starp citu arī 30, varbūt, ka viņi var uzrakstīt šos vārdus šeit. Tātad personiski pieeja. Jā, personiskāk. Jā, personiskāk būt. Pašiem būt tādiem drusku jauneklīgākiem. Es nesaku tagad, ka jālēc augstāk par savu dibenu. Bet tomēr mēģināt saprast viņu valodu un runāt viņu valodā. Nu, baigi cool. Es esmu par latviešu valodu, ļoti. Bet dažreiz tam pusaudzim ir jāpasaka tajā viņa sapratnes līmenī. Un tad mēs atkal runājam par tiem dižkokiem. Jā, bet ka jūs varat, ka viņi saprot, ka jūs saprotat to viņu valodu. Tas man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi. Un dažkārt ir būtiski muzejām likt to, es domāju, sevišķi pirmā muzeja apmeklējuma laikā, to virsuzdevumu.
dabūt, panākt tā, lai tam bērnam šeit patīk. Nevis, lai viņš šeit ļoti daudz ko iemācās, bet lai viņš šeit jūtas, ka, te vispār ir, es te iedaros. Es sapratu no tava stāstītā, visbūtiskākais ir prieks, atslēgas vārds, ja? Jo, ja būs prieks, tad atnāks arī varbūt citu reizi. Bet kā panākt to, lai skolotājs un lai vecāks to bērnu līdz muzejam atved? Kāda ir tava ieteikuma? Varbūt kāda tava labā recepte? Es vēl par bērniem nepateicu vienu svarīgu lietu, kur tad viņi meklē informāciju. Esiet tajos TikTokos un Instagram, jo viņi tur ir, un jums ir ļoti, ļoti skaisti tie materiāli, bet te ir, kā iedabūt iekšā, kā man būtu interesantai priekšstāvai, muzejam būtu interesantam, vai šai konkrētai takai, vai konkrētai ekspozīcijai, kā kļūt interesantai, ja, kā uzrunāt bērnu valodā. Un šeit, citu var taisīt brīnišķīgas fokus grupas ar jauniešiem, ar tīņiem, un neņemt tikai teicamniekus, paņemt arī tos daudzoņus, ja, paņemt bērnu visu to amplitūdu, ja, kas ir vajadzīgs jums, lai jūs nāktu uz muzeju. Viņi jums vispār izstāstīs. Un daudz lietas būs vienkāršas, bet par pedagogiem, jā, arī tā kā vecākiem, tad kā dabūt? Bet tu esi mūsu novada iedzīvotāja, es saprotu no Mābels, un tev ir daudz bērnu, un jau es saprotu, es arī vecmāmiņa. Pirms mēs tevi aicinājām atnākt uz muzeju, kad tu pēdējo reizi biji muzejā, un vai esi atvedusi savus bērnus? Bērni nāk paši, tātad es esmu vecmāmiņa, kas neved pa muzejiem, es strādāju un nāku un stāstu citiem. Tā ir svarīga lieta. Viņiem ir vecāki, kas brauc, un viņi ir patiešām apbraukuši. Bet man šķiet, tad, kad atnācis, es teicu, jā, jūsu kalējs mums ir mājai kalis šo to. Ja, tā kā, un mēs te šādu tādu iemazājamies. Jā, mēs ar vīri iemazājamies. Bet bērni brauc un ved savus bērnus. Bet atkal, kā tad dabūt tos vecākus? Jums ir ļoti grūti izkonkurēt lielveikals, kas šobrīd jau mums ir pēkšņi kļuvuši par kultūras un kādiem tik vēl ne centriem, bet bode ir bode, vai ne? Tad kā iepārdot? Faktiski mums ir jādomā, kā mēs varam nevis sūkstīties par to, ka tie vecāki neveda, bet kā tam vecākam arī iepārdot ideju, ka muzejs ir riktīgi forša vieta, ka tur var izdauzīties, ka tur var, jums bērns nav jāpieskata pie rokas nemitīgi, ziniet, tur ir droši arī, ja? Ka tur ir piknika vietas, vai ka tur pie viena jūs arī uzzināsiet, un ziniet, jums bērniem skolā ies vieglāk, jo viņi te visu to iemācīsiet, visu nē, ja? Iepārdot, meklēt to, kas vecākiem ir svarīgs. Un teikt, šeit tas ir. Jo ko mēs darām? Mēs ejam tur, kur mēs dabonam to, kas ir mūsu vērtības. Ja šeit bērnam ir iespēja izskrieties, un vecākiem tā ir vērtība brīnišķīgi, ja šeit ir vieta, kur bērni var aptaustīt visu ko, tas ir sevišķi mazāko bērniņu vecākiem svarīgi, lai bērni var justies brīvi un taustīt un pieredzēt, tad ir svarīgi viņiem šo te pateikt, ka te ir tā vieta, kur jūs to varat dabūt. Pēc būtības, man tikko runājot, ienāca prātā tāda ideja. Mums ir ābeles un ļoti daudz ābolu. Un kādam vajag ābolus. Bet viņš nezina, ka man tie āboli ir. Tātad kā muzejam pateikt, ka mums ir āboli, kas jums principā ir vajadzīgi? Šogad, sagaidot Turādas pils 810. dzimšanas dienu, mums arī bija tāda pieredze, ka mēs aicinājām bērnus zīmēt savu logo piedāvājumu Turādas pilī. Un tad viņi arī nāca un skatījās, un to visu var redzēt Siguldā pie pakalpojumu centra, ir skaista izstāde. Un tad bija ļoti patīkami dzirdēt gan vecāku, gan skolotāju tos atzinīgos vārdus, ka jūs mūs atkal piesaistījāt, un mēs atnācām, un tas bija ļoti interesanti. Un arī mākslu skolu, 5 mākslu skolu bērni, kad šogad iesaistījās projektā par viduslaiku karogiem, tad viņi ļoti atzinīgi novērtē to, ka viņiem bija iespēja uzklausīt skolotāju Edgara Ceskes brīnišķīgo stāstījumu par heraldiku, ka viņiem bija iespēja atnākt uz Turādu un pataustīt Turādas mūra sienu, un sajust to visu, un pēc tam arī arheoloģijas svētkos saņemt balviņas un redzēt, ka viņu darbs ir novērtēts un ka Turādas tornī ir izstāde. Starp citu, izstāde vēl ir aplūkojama 4. stāvā, un tie karogi ir
pils pagalmā, un lūk, es varu parādīt, tas ir mans darbiņš tētim un draugam un vēl kādam, un tas noteikti, es domāju, piesaista, skolēnu atnākt vēl. Ir vēl viena lieta, kas ir tā, pēc būtības jau tik uzrunāta, ka arī sadarbība ar dārziņiem, ja, ka skolā tiešām to muzeja dienu izmantot un nav obligāti jāizbrauc kaut kur ļoti tālu. Vispirms atnāc te, kur tu jau dzīvo, un ka tas ir foršais, ja, ka tā kā nākt uz muzeja rezervātu, ka tas ir normāli dzīvojot Siguldā, vai ne? Jo tas mums ir pieejams, tas nemaksā dārgi, kas atkal ir priekš vecākiem diezgan svarīgi, bieži vien, ja, ka nav jārūpējas, jāreizējas par dārgiem izbraucieniem. Un, protams, šis atkal ir saistībā varbūt ar pilsētu, kā tos bērniņus te transportēt vai vēl kaut kā, bet ka tad viņi šeit nāk un viņu darbi, ja, ka regulāri varbūt ir uz veļas auklām izkārti tie viņu zīmēm. Tas ir manējais. Aicinu, lai mamma arī atnāk. Parādīs mammai. Ja, tā kā bērni ir faktiski vislabākie ievilcēji, jebkurā pasākumā, tas ir tā kā Ziemassvētku tās dāvanas, tās bārbijas, ja. Bērns grib, un tad viņš aizved mammu uz veikalu un dabūna bārbiju. Jā, un šeit, ka bērnu darbiņš varbūt ir tas, es gribu tev parādīt. Mēs zīmējām tur, un varbūt mans darbiņš ir tur. Atnāc. Paldies, Diāna. Noteikti mums būs svarīgs tavs viedoklis arī vēl par citiem jautājumiem, bet es tagad vēlos dot vārdu Ivetei Hamčanovskai no novada bibliotēkas, jo mēs arī darām vienu darbu. Mēs uzturam to vēsturisko atmiņu. Arī bibliotēka. Protams, muzejām un bibliotēkai ir savi galvenie darbības virzieni, bet tomēr arī jūs strādājat ar novadpētniecības arī bāzi. Un es paskatījos, šajā bāzē ir ļoti daudz dažādu publikāciju par Turaidas muzeja rezervātu un intereses pēc uzklikšķināju arī meklētājā uz savu uzvārdu, un tur bija vairāk nekā 93 rakstiņi, un, kuri pat bija jau aizmirsušies daudzi. Un es zinu, ka jums ir ļoti bagāts materiāls. Man ir jautājums, vai skolēni viņu izmanto, kā popularizēt tās vērtības, kas jums ir, un varbūt mēs varam rast kādas sadarbības modeļus, jo es domāju, ka mēs sadarbojamies vēl aizvien par maz, Iveta. Kā tas ir? Jā, Sandra, tieši tā. Bibliotekai ir tāda funkcija ne tikai nodrošināt informāciju un grāmatu pieejamību un pārējo bibliotekāro pakalpojumu, bet arī šo te novadpētniecības funkciju mēs veicam. Mēs uzkrājam materiālus, tieši publicētā vārda materiālus, rakstus no žurnāliem, avīzēm, kā arī fotogrāfijas un arī dažādas gan intervijas. Šo materiālu mēs uzkrājam, sistematizējam un atspoguļojam mūsu datu bāzē. Jā, protams, tas ir mūsu uzdevums iepazīstināt un kā strādāt ar šo datu bāzi, lai ik viens iedzīvotājs, tā skaitā arī skolēni, sāktu viņu izmantot un atrastu informāciju un tad nākt uz biblioteku. Jā, es piekrītu Diānai par to, ka ir jāiesaista sadarbība un jāiesaista bērnu dārzi, skolas, un līdz ar to arī tātad bērni un skolēni pēc tam atvedīs tos savus vecākus arī. Mums tāda pieredze ir uz biblioteku, tātad arī uz muzeju. Bērni nāk, mums ir izveidotas vairākas lasīt veicināšanas programmas, uz kurām primāri nāk bērnu dārza bērni no Siguldas, tāpat visā novadā. Un tāpat arī skolēni atnāk ar grupu, mēs viņiem rādam, stāstam, iesaistām. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, viņiem līdzdarboties šajās nodarbībās, sajust, kad ka mēs esam te pašā viņu līmenī vai kā. Lūk, piemēram, šodien pat pie mums šonadēļ, jūs visi zinat, ir dzejas dienas visā Latvijā. Arī mūsu bibliotekā notiek dzejas dienu pasākumi. Šogad tādas radošās nodarbības, aizkrāsot dzeju. Mēs dodam viņiem darboties un pašiem radīt. Un tad klasītas grupas nāk un viņi rada, un tad viņi lasa priekšā, kas viņiem ir sanācis, pārējie aplaudē. Lūk, te ir pirmais arī uzstāšanās māksla.
citreiz nāk uz izstādi. Starp citu, mums šodien pēdējā diena ir arī veltīta mūsu novadniekam, izciliem grafiķim Zigurdam Zuzanam izstāde. Un mēs viņiem stāstam, kas ir par novadnieku mūsu, kas ir novadnieks un ko viņš ir darījis un ko viņš ir radījis. Ja. Zigords Zuza ir arī ļoti saistīts arī ar bibliotēku, tātad viņam ir pār 200 grāmatām, kurās ir viņa grafikas, ilustrācijas. Un tēvs kādreiz bijis un tēvs ir bijis Siguldas pilsētas pirmais bibliotekārs, arī Rakstnieku pils bibliotekas pārziņas, tā kā mākslinieks ir uzaudzis grāmatu vidē. Lūk, un izstādē bērni arī skatījās, kad ir grafikas darbi, bet ne tikai. Ir ogles un zīmējumi. Un mēs viņiem piedāvājam, sagādājām ogli, mākslinieku ogli, un katrs, lai arī kāds viņš tur klausās vai neklausās, un tur pagrūstās un dažādi, kā jau bērni, vai ne? Mēs viņus tur tik ļoti nekušinām, bet tad uzreiz tev kaut kas varbūt garlaicīgāk vai kā, tad mēs viņiem uzreiz novēršam to uzmanību, kaut ko pajautājam. Ņem papīru, ņem ogli un uzzīmē. Un visi pilnīgi, tie bija 5, tie bija 11, tie 12, visi iesaistījās. Un kāda darbība sanāca? Goda vārds varētu taisīt izstādi. Lūk, un tad mums tā doma ir, vai ne? Kādreiz uztaisīt izstādi. Tad viņi atved. Bet nē, mums arī, protams, ir sadarbība. Mēs ļoti sadarbojamies ar skolām. Siguldā mums ir arī mākslas skola. Un, es teiktu, vairākas reizes gadā mums ir arī bērnu zīmējumu darbiņu izstādes. Lūk, šeit tieši tas, ko jūs teicāt, ja? Nākt vecāki apskatīties mūsu darbus. Ja? Un citreiz ir tā, ka vecāks ir pirmo reizi atnācis pie mums. Un grāmatas var ņemt uz mājām, patiešām. Ja, un tādi dažādi jautājumi arī mēdz būt, un tad viņi ierauga tās telpas, kādas ir. Mēs, protams, arī ļoti domājam par to, kā radīt to vidi, lai viņi justos ērti, labi, priecīgi, esam radījuši arī mazuļiem stūrīti ar attīstošām rotaļlietām, un pusauģiem atkal ir cits stūrīts jauniešiem. Visu laiku domājam, kā iesaistīt, tā, lai viņi arī līdzdarbotos un būtu tā interese. Novadā esam 11 bibliotekas, un bibliotekāri ļoti radoši. Kolēģi Ralfa biblioteka arī bija sagatavojusi prezentāciju. Mēs runājām, ka varētu prezentāciju parādīt fonā. Es ceru, ka pēc tam mēs tad varēsim arī parādīt. Tad, teiksim, par to iesaisti, tad arī muzejs varbūt var, kādu mazu piemēru no bibliotekas. Mēs katru sezonu izdomājam arī kādu izlaušanās spēli. Tas, kas viņiem tā kā interesē, tas izziņas process, viņi nāk grupiņās, ne tikai klasi, bet paši nāk ar draugiem, un tad ir vai tās ir tādas tematiskās, vai atkal tur vasaras rudens, bet viņiem tiek iedoti uzdevumi, viņi meklē, viņi atrod un atrisina katru uzdevumu. Tā nav gluži tāda, kā ir zināms tās izlaušanās spēles, kas ieslēgts kādā telpā, bet viņš starp bibliotekas plauktiem meklē. Man tikko ienāca prātā, es nevaru paklusēt. Ir taču tās fotomedības, vai kā tās sauc, ka pa muzeja rezervātu atrodi šīs vietas. Mums jau ir tādas arī orientēšanās medības, un tas jau ir. Bet man ir jautājums tev, Ivet, mēs šogad arī mēģinājām pirms arheoloģijas dienām nākt uz bibliotēku un ārā jaunajā lasītavā stāstīt par muzeju, rādīt muzeja spēles un rādīt mūsu grāmatas. Interese bija, varēja būt arī lielāka. Kā varbūt turpmāk mēs varētu attīstīt šo sadarbību? Un vai mūsu dāvinātās grāmatas, Dāvida grāmata un spēle tiek izmantota, un vai bērniem ir interese par to? Jā, paldies par dāvinājumu. Protams, ir ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Mums ir mīnus tā, ka reizi nedēļā kāds arī par vēstures tēmām interesēs un novadpētniecības krājums tiek izmantots.
Un spēles, jā, mums ir jauna kolēģīte, kurai pašai ļoti interesē spēles, un viņi spēta, un kā tie noteikumi. Un ļoti šobrīd spēlē. Jā, paldies. Un, pamazām neteikšu, Tad jādomā par vēl citām spēlēm. Jā, caur šādām spēlēm, jā, varbūt caur kādām virtuālām lietām, bērni varētu iejusties varbūt tajā vēsturiskajā gadsimtā, nezinu, kur viņš varbūt var izspēlēt, kaut ko tādu, jo arī mēs domājam par to, kā parādīt interesanti arī tos materiālus, ko esam uzkrājuši. Tāpat mums ir bobsleja trase, mums ir vagoniņš un spieķītis, kas tik mums nav. Parādīt tādā interesantā veidā. Viņš varbūt var uzvilkt virtuālās brilles un tajā iejusties tai vidē, ja, un apskatīt, izpētīt. Varbūt tas ir veids arī, kā Paldies! strādāt. Un tieši tāpēc mēs iesaistam sarunā jau mūsu puišus, un mums sarunā piedalās Siguldas pilsētas vidusskolas inženierzinību skolotājs un jaunrecenta interešu izglītības skolotājs Pēteris Kāļva, ar kuru mēs šogad jau sadarbojāmies, tā kā mums jau tāda eksperimentāla sadarbība bija un ir plāni arī nākotnē. Un šogad, gatavojoties arheoloģijas dienai, mūsu pētniece Ieva Ose ierosināja, ka mēs varētu skolāniem piedāvāt šo pils plānu, un skolāni varētu strādāt prototipēšanas pulciņā, veidojot torņu modeļus, un savukārt keramikas pulciņā tika gatavoti mūri. Un tad pēc tam smilšu kastē šajā arheoloģijas dienā kopā ar arheoloģijas pulciņa bērniem, tā kā tika likta kopā Turaidas pils, atkal jaukt ārā un atkal no jauna tika likta kopā, un interese tiešām arī bija. Bet es zinu, ka tu esi sadarbojies arī ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kādreiz strādājot Teikas vidusskolā, un ir bijušas intelektuālās dienas, kur dažādos mācību priekšmetos integrētas un tā. Varbūt nedaudz pastāst par savu pieredzi. Labdien! Jā, intelektuālās dienas muzejā, kas radās skolotāju saliedēšanas pasākumu laikā, kad kā atvest, tāds pats arī jautājums palielam arī bija, kā atvest skolēnu līdz muzejam, lai viņš jēgpilni pavadītu tajā laiku. Visi droši vien kolēģi zina, cik tāds milzīgs stress, ja mēs dodamies uz muzeju. Nedod Dievs, kā Arlītis uzzīmēs savu vārdu uz kādas statujas, vai Ance vai kāda cita paņems kādu rekvizītu līdzi. Un tas ir tas mirklis, kad jānodarbina jaunietis muzejā. Līdz ar to, sanākot kopā vairākiem mācību priekšmetiem, radās koncepts, kas arī veiksmīgi tika īstenots, vedot uz muzeju vidēji 600 skolēnus vienā dienā un nodarbinot ar dažādiem uzdevumiem, kas papildina viņu zināšanas. Varbūt nedaudz var izstāstīt par to, kādas ieceres mums ir šeit? Skolas somā šogad īstenot šeit. Tas izdosies, bet varbūt mēs varam atklāt mazliet priekškatu. Nē, varbūt jādzīvo spēlēties ar materiāliem. Tad mēs jau pavasarī uzsākām to, kad ir 3D drukā, mālā, 2 dažādi materiāli, kā viņi sadara kopā, kā mēs skatāmies uz viņiem un apgūt dažādas citas prasmes. Ir mācību procesā daudz dažādu uzdevumu, kas skolotājiem jāizteno, un līdz ar to muzejs varētu būt tā vieta, kas nāk palīgā viņam to īstenot. Vairāk ko? Droši vien atstāsim noslēpumā. To mēs atstāsim noslēpumā, bet idejas ir ļoti labas un Dievs dod spēku tās īstenot. Bet es zinu, ka tu esi tāds patiesas muzeja draugs un bieži brauc arī ar saviem bērniem uz muzeju. Un varbūt izstāstīja par to pieredzi, kāda tev ir, ko tev tavi bērni jautā un ko tad vajadzētu pilnveidot, bet kas viņiem sagādā ļoti lielu prieku. Un kā lai mēs darām pieejamu vairāk tieši ģimenēm ar bērniem, lai viņi biežāk atnāk. Sāksim ar jautājumu kolēģiem, cik daudz šodien šeit ir skolotāji pēc īroka?
tad lielākā daļa, gandrīz 90% ir šeit skolotāji. Tad droši vien arī viņiem ir šī te, tā kā informācija, ko grib jaunietis muzejā. Bet es arī pajautāju savējiem 11. klases skolniekiem, kad viņi ir bijuši pēdējo reizi muzejā. Un tad mums ir patīkami pārsteidz, ka viņi patiešām ir bijuši daudz. Tad jautājums bija, vai esi bijis pēdējo 3 mēnešu laikā muzejā? Un tad jā, es biju Tallinā, Polijā, Zviedrijā, Āronas salās un tā tālāk. Bet neviens nav bijis Turaidā. Neviens no 11. klases. Jā, 3 mēnešu laikā gan tikai. 3 mēneši, nu tad Jā, tad droši vien ir viņi bijuši šeit. Ne tikai bērnībā. Es domāju, ka katrs latvietis vismaz vienu reizi gadā ir bijis šeit Saulgriežos. Man šeit tā ir populārākā vieta, kur pulcējās siguldieši šajā laika periodā. Ja šeit ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas notiek. Un kā padarīt varbūt jaunietim to muzeju pieejamāku, ir tas, kad padarīt viņu pieejamāku jaunietim, kad ne tikai mēs skatāmies, lasām, bet arī līdzdarbojamies kādā. Un ir jauniešu grupa, kas dzīvo virtuālā realitātē, viņam ļoti svarīgi TikToks, Instagrams vai kāda cita lietotne, tad ļaut viņam muzejā varbūt izdzīvot caur kaut kādām realitātes elementiem. Un ir atkal otra grupa, kas grib kaut ko dzīvu un īstu. Viņam varbūt jau tā realitāte ir jau apnikusi, un viņš grib izkāpt no tā ārā. Un tad ļaut viņam pieskarties tiem māla podiem, šķirot naudu vai apsēsties kādā krēslā, vai atkal iejusties tēlā un aizstāvēt bruņinieka godu. Kādām šādām aktivitātēm, lai tas būtu viņam saistoši. Kā motivēt skolotājus, bērnus, vecākus atnākt uz muzeju? Mēs šogad vairākus konkursus īstenojām, lai tomēr skolotāji atvestu bērnus uz šejieni. Ir plānā arī dažādas lietas šim nākamajam mācību gadam, eseju konkurss, Dainu kalns vai kanona vērtība un arī tāds konkurss par suvenīriem un to izgatavošanu, kas skolānus šī tēma ļoti interesē. Plānojam, kā arī iesaistīt pirmsskolas izglītības iestādes, uzklausīsim jūsu viedokli. Kā motivēt? Kas tā motivācija? Mēs šodien esam šeit jau. Diez vai kaut kā īpaši mums motivēt. Droši vien vairāk ir kaut kāds atbalsta mehānisms, kad skolotājs redz, ko viņš jaunietis skolēns šeit darīs un ko viņi iegūs no tā. Jo ir dažādi šķēršļi, lai atnāktu mēs uz muzeju, ne tikai tie finansiālie, bet arī administratīvi un tā tālāk, kad ir sarežģīti iziet ārā no klases un īstenot to mācību vidi kaut kur citur. Pirmkārt, tas ir jāplāno, līdz ar to ļoti atbalstoši ir tas, kad mēs zinām, kas, kad un kāpēc notiek un kas ir pieejams. Un tad viss pārējais man šeit ir tāds mazbūtisks. Tad tikai vēlmi no visām pusēm izkāpt ārā no ierastās vides. Tas ir tev atbildi ļoti cerīga. Bet paldies tev. Iesaistam sarunā mūsu tehnoloģijas guru. Es nebaidos tā saukt Edgaru Bajaronu, robotikas entuziastu, Siguldas pilsētas vidusskolas fizikas un robotikas skolotāju, Jaunradas centra programmēšanas skolotāju un galvenokārt jau Siguldas tehnoloģiju izglītības centra direktoru. Bet sākotnēji, Edgar, tad tu arī ienāci skolā kā vēstures skolotājs, un vēsture tā tad tev ir ļoti tuva. Bet ko tu varētu ieteikt mums, kāds ir tavs viedoklis par digitālo pieejamību muzejā un kā to veicināt? Jā. Vai vajag veicināt? Vesels uzslāņojums, bet, manuprāt, ir
tad trīs būtiski jautājumi. Tā kā funkcija, jēga un mērķis, un kas ir pamatos jāsaprot un jāatsadz, lai vispār tās pieredzes veidot. Un tad, man liekas, uzreiz ir jāsaskalda tādā no muzeja perspektīvas divās daļās. Viena, kas ir pieredze ģimenēm un bērniem, un otra, kas ir muzejs kā izglītojoša iestāde ar augstu pievienoto vērtību. Tie ir pilnīgi dažādi notikumi. Ja mēs runājam par to pieredzi, es mēģinu reizi gadā atvest savus bērnus uz šejien, lai viņi parasti, kad pavasarī tur pašļauts pa kalnu, uzkāpj augšā un ir priecīgi. Un tad viņiem izveidojas tā pieredze, viņiem pozitīvas labas atmiņas. Man pašam brīvdabas muzeja fantastiskas atmiņas, jo es dzīvoju kaimiņos, un mēs tur pa nakti ar kaimiņiem rāpāmies pāri un staigājām. Ļoti daudz laika pavadīju brīvdabas muzejā. Un tad tur uzreiz rodas jautājums par to pieredzi, vai tur ir tā izglītojošā vērtība. Un cik daudz tur ir tā izglītības pievienotā vērtība. Bet ja muzejs piedāvās pieredzes, kas kā tāds notikumu veida pieredzes, tad skaidrs tas aizies. Līdzīgi, Liepājā Karolostā ir bēgšana no PSRS, vai ne? Tad te varētu būt, bēgšana no Mestra vai vienalga. Jo tas potenciāls šeit, tas saturiskais lauks, ko nosedz Turētas muzeja rezervēts, ir milzīgs. Un tādā ziņā viņš ļoti unikāls. Tagad no tās izglītojošās puses raugoties, faktiski vēsture, sociālās zinības, ekonomikas tēmas, geogrāfija, drusku arī inženierzinības, tā kā tur ir viss tas izglītības lauks, ko iespējams ar to nosegt. Bet tur atkal ir tas paradoks, ka, lai muzejs nodrošinātu šo izglītojošo funkciju, tur ir nepieciešama ļoti spēcīga jaudīga investīcija, gatavojot mācību materiālus, tematus, stundu plānus, kurus ir iespējams realizēt. Tam nav obligāti jābūt pašā muzejā, un tur ir iespējama tā digitālā pievienotā vērtība. Savā laikā bija tāds interesants projekts Melānijas Vanagas muzejā, un mēs gatavojām, balstoties tām muzeja ekspozīcijām, daudz gadus atpakaļ, gatavojām saturu ar gataviem stundu plāniem, geogrāfijā, sociālās zinībās, vēsturē un citos priekšmetos, kur tad pedagogi varēja atvērt. Stundā viņiem prezentācijas, darba lapas, viņi visu izdara, bet patīk, viņi var aiziet uz to muzeju. Viņam nav obligāti jāiet uz to muzeju. Viņi to tematu var ielikt iekšā. Tādā ziņā Turētas muzeja rezervēts varētu nosegt visu saturu. Tagad, ja es mācu vēsturi vai sociālās zinības, man būtu ļoti skaidri jāierauga tā gada plānā, kas ir tas apjoms, ko man muzejs piedāvā nosegt. Tad es iešu pie direktora, teikšu, gādā busu, braucam, mums ir 2-3 nedēļas, man te jau slaidiņi gatavi, ir tur video materiāls vai vēl kaut kas, mēs te skolā esam pastrādājuši, tagad braucam. Tur vai visas klases vai 4 klases, vienalga. Tad arī ir tas izglītojošais aspekts. Amerikā ļoti interesanti, Hjūstonā ir Amerikā ir daudz kosmosa centru, bet Hjūstonā ir viens no entajiem kosmosa centriem, kurā ir 2 milzīgas daļas. Viena daļa ir milzīgs, no vienas puses atrakciju parks ar raķetēm un vispārējo. Un tur ir Kenedija izglītības centrs tāds par kosmosa tēmu, kur faktiski visu to atrakciju parku uztur izglītības sadaļa. Jo viņam visu cauru gadu izglītības, viņiem brauc grupās skolēni no rīta līdz vakaram, un viņi strādā uz izglītības kontekstu. Un tā ir tad vēl viena milzīga puse ar potenciālu. Es citreiz skatos, Latvijā, kā mēģina uzreiz nošaut pa visiem.
Mums vajag ļoti daudz seniorus, kas nāk. Mums vajag ļoti daudz mazus bērnus, mums vajag ļoti daudz lielus bērnus. Un tad neviena tā aktivitāte nedarēs pilnīgi visiem. Un tad ir, teiksim, citreiz aizved savus bērnus uz kādu muzeju. Citreiz viņiem trāpa un viņi tur ir sajūsmā, un es neredzu, par ko īsti viņi ir sajūsmā. Citreiz trāpa man un bērni vēl kā aiz rokām jāiet prom. Kas ir par to mērķi, ko tad īsti grib sasniegt. Es domāju, ka Turaidas muzeja rezervāti Latvijā zina pilnīgi visi. Es domāju, 75% cilvēki, kas ir dzimuši pirms 2000. Gada, zina, kas tas ir Turaidas muzeja rezervāts, vai ne? Līdz ar to jautājums, domājot, veidojot kaut kādu tur digitālo klātesamību, tad ir būtisks jautājums, ko ar to īsti grib panākt. Te jau minēju, skaidrs, ja būs Sandras TikTok konts katru dienu, kas laidīs 14 sekundes no dažādām muzeja vietām, tas varētu būt interesanti. Tas varētu kādu piesaistīt, to varētu kāds zināt, bet vai no tā būs kāda pievienot vērtību muzejam, vai no tā būs kāda pievienot vērtību, vēstures izglītības kontekstā, es nezinu. Tas ir tas, kādas tās pieredzes mēs veidojam un ar kādiem mērķiem. Tādā ziņā digitāla klātesamība iedod fantastiskas iespējas. Tad, ja pie tās ļoti, ļoti mērķiecīgi strādā, bet tas, kas vienmēr ir jāsaprot, ka gluži tāpat kā muzeja ekspozīcija ir jāatjauno, tieši tāpat arī tā digitālā klātesamība, viņa visu laiku ir jāveido, jāvirza, jāmaina un jāattīst. Un tas nav vienkārši, jo ja muzejs izvirza kā mērķi to jēgu sniegt, to izglītojošo pusi, kas izglītības kontekstā ir, manuprāt, svarīgi, tad šādi piedāvājumi Latvijā gaužām trūkst. Ir manuprāt, tāds jēdzīgs piemērs ir Liepājas dabas māja, bet visi citi ir, es varu aizbraukt uzzināt kaut ko par Kārļa Ulmaņa mašīnu, vai, teiksim, tur ugunsdzēsēja auto, bet kāda tā ir tā, pievienotā vērtība, ko es būtu labāk tajā vienā dienā sēdējis skolā un 8 stundas mācījies. Tur ir tas ir tas, manuprāt, tas pievienotās vērtības būvēšanas jautājums. Digitālā tehnoloģija tā jau ir tikai, mēs varam skatīties mākslas darbus pie sienām, mēs varam skatīties caur ekrāniem. Cilvēki visi aizraujās ar virtuālo realitāti, bet arī var būt divas puses, var Turaidas muzeja rezervāts uzbūvēt virtuālo tūri, kuru tur cilvēki var ārzemēs skatīties, vai Turaidas muzeja rezervāts var uzbūvēt programmu, kurā bērni un jaunieši būvē virtuālo Turaidu, kas arī ir tādas divas pilnīgi dažādas lietas. Tur ir pilnīgi dažādi rezultāti un pilnīgi cits vēriens un pilnīgi cita jēga. Tā kā, tas ir tas mūžīgi neatbildētais jautājums, jo vieta ir smuka, man patīk, man bērniem patīk uzkāpt augšā, man vecākais jau sāk lasīt, ko tur šur un tur uz tām kartiņām rakstīts, bet jā, tas ir... Paldies tavas atbildes. Rosina domāt par to, kā noteikti diskusijas ir jāturpina. Tad vajag, nevajag, kā vajag, ja vajag. Un noslēgumā mūsu diskusijā, un tad mēs iesaistam zāli, man ir tāds jautājums. Pirms vairākiem gadiem Turaidas muzejs sadarbojās ar Jaunradas centru un bija tāds vēstures pulciņš, vadīja skolotājs Jānis Rudzītis. Un tolaik es biju citā pusē, es strādāju izglītības pārvaldē, un man likās, 6 bērni, vai tur vajag vai nevajag, kādu tur vajag, un vai muzejam vajadzētu tur vadīt pulciņu, kā tas ir, arī citi pienākumi, pētniecība un tā.
Un, pagāja vairāki gadi, un ir 2 spēcīgi arheologi izauguši no šī pulciņa. Un tā laikam ir tā pievienotā vērtība un arī atbilde, varbūt kā tomēr vajadzēja. Kā jūs ieskatā, vai neesmu gan dzirdējis no vēstures skolotājiem arī, vai viņi uzskata, ka būtu nepieciešams tāds pulciņš, varbūt viņiem arī vajadzētu to iniciatīvu veidot. Ja vajag tādu pulciņu vai iniciatīvu kā tādu jauniešu klubu, tad varbūt tas ir jāveido sadarbībā. Tā ātri mēģinam koncentrēti atbildēt uz šo jautājumu. Edgars, sāksim tagad ar tevi. Gan jau, ka vajag, punkts 1. Punkts 2 sadarbības, jo tur var darīt visādas, bet vienmēr atdurās par cilvēku jautājumu. Kurš ir tas, kurš viņus pavilks un kurš tur būs kapteinis Grants un tā tālāk. Jo ekonomisti teica, ka tas neatmaksājās, bet tā jēga pievienotā vērtība no tiem jauniešiem, kurus man arī ir bijis prieks mācīt, vai ne? Tur var dabūt interesantu rezultātu, un tam ir augsts pievienot vērtību. Pēter, kāda tava atbilde? Tas var veicināt šo atpazīstamību, un kā fakultāte nodarbība arī var radīt šo, būt kā vēstnieki muzejā, kad viņi savās interešu grupās, klasēs dod ziņu, stāsta, iedvesmo kādu citu aizrauju. Līdz ar to noteikti, 6 varbūt maz, bet ir pieprasījums, ir piedāvājums. Un arī tie 6 varbūt dārgi izmaksā, bet pēc tam iegūms ir daudz lielāks. Cik ātri mēs gribam to iegūmu no viņiem arī iegūt. Tas ir tas. Paldies, Pēter, Iveta. Manuprāt, noteikti vajadzētu, un vēl šķiet mūsu novadā ir ļoti laba tāda lieta, kā Ilmdienas skolā. Un šī ir tā vieta, kad varētu arī tā sadarbība vairāk rosīties, muzejs iet uz skolām, un būtu šī doma apmaiņa, ko skola sagaida, kas varētu būt, un ko jūs kā sniegtu. Piedāvātu. Muzejam daudz pienākumu, vai mēs varēsim arī tik bieži iet uz skolām, varbūt tas ir jautājums. Bet tur dzimst labas idejas. Bet tā kā biblioteka varētu izskatīt to jautājumu, ka varētu būt sadarbības partneris, ja kaut kāds idejas tādas būtu. Paldies tev, Diāna. Resursi vienmēr ir tas jautājums, cik mums ir un ko mēs varam izdarīt ar tiem resursiem. Bet šeit ir jāskat droši vien īstermiņa izdevumi, bet ilgtermiņa potenciāli ieguvumi, un te mēs savukārt nonākam pie tā, ka mēs nekad nezinām, kas ir daudz un kas ir maz. Un dažreiz kaut kāds pavisam it kā neliels ieguldījums var pārvērsties par ļoti būtisku, nozīmīgu rezultātu nākotnē. Un es esmu noteikti pār, jo kur tad vēl? Paldies jums, varbūt arī uz šīs nots, ka noteikti par. Paldies jums par šo diskusiju, un turpināsim diskutēt arī vēl ar zāli, jo man ir vēl daži tādi jautājumi, uz kuriem es gribētu saņemt jūsu viedokli, un arī mēs esam aizsūtījuši aptauju, un ļoti svarīgi mums būtu saņemt atgriezenisko saiti un šīs atbildes, tā kā es aicinu rast laiku un noteikti.